Sveiki! Es esmu fizioterapeite Māra Krūze no Cēsu klīnikas, un šodien vēlos padalīties ar jums ar 5 padomiem, kā uzsākt fiziskās aktivitātes. Tātad pirmais – pakusties tajā brīdī, kad tu sajūti iekšēju vēlmi to izdarīt. Bērniņam piedzimstot, viņu pārvalda spontānās, vispārīgās kustības, ko vēlāk mēs pārvēršam mērķiecīgās prasmēs. Ja tu sajūti šo spontāno vēlmi kustēties, tad mērķiecīgi to realizē. Gan rindā, veikalā pie kases, gan koncertā mūzikas ritmā padejojot, gan paceļot rokas veicienam, draugam, vēlme kustēties ir šūnas dzīvības pamatā. Otrais – sorošana. Cik soļus dienā nostaigā tu? Mērķis būtu vismaz 7000 soļus dienā. Izej ārā, noliec telefonu, noliec grāmatu, noliec darbu pie malas. Velti laika sev, vismaz 20 minūtes pastaigā, un tev pavērsies pasauli. Izej pilsētvidē vai aizbrauc uz dabu, un tu piepildīsies pilns ar enerģiju. Trešais. Izvēlies tādas aktivitātes, kas sagādā tev prieku. Motivācijas pamatā ir gandarījums par padarīto. Ja tev sagādā prieks skriet, skrien, ja tu vēlies spēlēt bumbu, spēlē. Ja tev galīgi nepadodās peldēšana, nepeld. Ceturtais. Sāc šodien un neatliec uz rītdienu. Paņem un izritini to paklājiņu, jo šodien ir jāsāk fiziskās aktivitātes. Sarunā ar draugu kopīgu laiku, kad iet kustēties. Tā tu turēsi solījumu gan sev, gan kautrēsies atteikt viņam. Daudziem nepatīk sportot vienatnē. Dodies uz sporta klubu, kur tu vari saņemt gan padomu, gan papildus motivāciju, turpināt uzsāktās fiziskās aktivitātes. Tiekamies 23. septembrī Be Active Day ietveros Cēsu klīnikā vai kādā no sporta klubiem Latvijā.